Tagad vajag kaut kādu ļoti dziļu tēmu. Gopnieki influenceri. Nu, vārds kaut kāds nepatīkams. Nu, es prieku, tā kā skan mūsdienās jau kā apsaukāšs. Jā, reāli. Šitais ir influenceris. Jā. Jā, piemēram. Logiski. Piemēram, tās babiņas. Tā, Džekiņ, šitas ir baigi dziļi. Tas ir reāli. Dziļāk jau, nav kur. Nē, es nezinu, tur jau dziļāk viss. Tur jau tikai lubrikants. Nu jā. Tur jau palīdzēs tikai lubrikanti. Красотища. Надо нам, блядь, колоночка. Krasīva. Dito nam stusē. Te varētu superīgi peldēties. No. Kādā peļķītē smūki. Bišķi nobezdēties. Doko, upes ietekas jūrā. Visus vārdus перепутал, блядь. Upes ietekas dokam... Idi nahoj, karoči. Skaidrs. Pizdu, blядь. Es dokumentēju, kā upe ietek jūrā. Nu, aptuveni šī tik svaisti. Šitik patīkami. Un viss aizgāja. Aizgāja? Jā, es aizgāju. Viss cilvēks aizgāja. Tās ausis viņam tā smuki plīvo. И šitais, блядь, ar savu vēlo traktoru, blядь. Šmērlis, blядь. Blядь. Bet mums ir gamaks galā, karoči. Nē, īstenībā diezgan ērti. Ērti, jā? Jā. Vajag to ogu atrast. Pielādīti. Ogu, es saku. Tu man varētu pastāstīt par... Kas ir laiks? Tavā izpratnē, kas ir laiks? Pirmkārt, viņa neeksistē. Tas ir pirmkārt. Tas ir mīts par laiks neeksistē. Nav tā, ka būtiski mīts. Piemēram, gamaku, ja, izdomāja Arkādijs Šņiko. Ja, piemēram. Jā, kādu dienu pasaulē bija Pēteris Gastrobārs, ja? Jā, bļaļ, piemēram. Un viņš domā, bļaļ, kaut kā es redzu, ka saule, bļaļ, iet kaut kur, ja? Jā. Krīt kaut ko, bļaļ, moš, ka tas būs, kad viņa tur, tas būs stunda. Kad viņa būs tur, būs 6. Viņš izdomāja to, ja? Jā. Pēteris Gastrobārs. Gastrobārs, logiski. Un pārējie būtiskie dzīves iemītnieki, zemes iemītnieki, viņi domā, bļā, tas izskatās loģiski. Jā, mums būs laiks. Ok, mums būs laiks. Viss, liekam pulksteņus mājās, liekam uz rokām pulksteņus un dzīvojam pēc laika. Ja? Un tālāk ko viņi dara? Viņi tālāk mēra gadus. Viņi iet dziļāk. Viņi mēra gadus. Viņi domā, tā, man ir 20 gadi. Sanāk, es jau neesmu bērns, tad neesmu šitas, ka dzīve iet, man jau pagāja 20 gadi, tas ir liela daļa, jā. Tālāk būs 30 gadi. Un sāk skaitīt gados dzīvi, jā, kaut ko tur masturbē ar tiem gadiem, nahuj. Bet viņi kamēr skaita gadus un stundas, Žekiņ, ko viņi pazaudē? Kā domā, ko viņi aizmirst? Ko viņi aizmirst un nepamana? Eksistenciālo būtību? Jā! Viņi pazaudē tajos gados un stundās mirkli. Mirkli, jā? Lūdzu. Viņi pazaudē mirkli, jā? A mirklis tas ir kāds? Kāpēc es saku, ka laika neeksistē? Jo mirklis, ot viņš. Tagad. Tu jūti? Jā, bet vienīgais, ka tu brauc pēc tam kaut kur mājās kakāt, un tu jau nejūti to mirkli. Tu jau nejūti to mirkli. Tu jūti mirkli tikai tad, kad tu par viņu atceries. Un tu sāc dzīvot pēc laika. Ka šodien ir pirmdiena, rīt būs otrdiena, bet tev nav tagad ir tagad. Jā. Saprati? Jā. Rutīnā pazūd mirklis. Parādās laiks. Bet laika neeksistē. Saproti? Saprotu. Tas ir labi. Es varētu tātad uzdot tādu iedziļinātāku jautājumu. Jā, ar lubrikantu. Ar lubrikantu, jā. Šitas jautājums noteikti ar lubrikantu. Šitas ir jāņem ar lubrikantu. Ja mēs laiku ņemam kā mirkli, kā mirkli, kā tu saki, eksistenciālo būtību. Jā, es tā un saku, jā. Jā, tātad Es aizmirsu jautājumu. Tas ir labi, tas ir super. Tāpēc, ka jautājums bija pārāk dziļš. Man liekas, es viņu tur pazaudēju.
Viņš palika dzīvēs. Es teiktu tā, ka var darīt ilgi, var darīt ātri. Jā. Var darīt ar baudu, Jā. var darīt bez baudas. Jā. Atkarīgs no mirkļa. Jā. Respektīvi, šis mirklis ir darīts ātri. Nē, šitais ir, šitais ir ilgi un ar baudu. Jā. Bet mūsu ikdiena, darbs, mācības, tas ir ātri. Sociālajie tīkli. Jā. Ātri un bez baudas, teikšu tev tā. Tas ir ātra bauda, kas vēlāk pārvērsus par ilgu bezbaudu. Jā. Mūsdienas ir piepildītas ar ātru baudu, pārējošā uz ilgu bezbaudu. Jā. To, ka cilvēki grib tagad un daudz, jā, bet viņi nesaprot, kādas tam ir sekas. Piemēram, tās babiņas. Viņas, es esmu pārliecināts, ka viņas kādreiz darīja visu. Viņas tik stipri baudīja agrāk, ka šobrīd viņas jau vienkārši bezbaudīja. Jā, tas ir un tā bezbauda, viņa galu galā, ja babiņa ilgi dzīvo, ja, tas nozīmē, ka tā bezbauda viņa ir, ja ne ilgāka, tad tikpat ilga, kā tā bauda, kā tu mēģināji izbaudīt to, bļēc, pabeidzi skolu, pisies riņķī, bļēc, ar savu vīru, bļēc, kā tur bija agrāk, bļēc, pirmais vīrietis jau vīrs. Un viss, tu domā, viss dzīve ir, man viss super, nahuj. Pēc tam tu pārvērsties par babiņu, kurā vienkārši dzīvo savā dzīvoklī, bērni, bļēc, kaut kur aizbrauca, vīrs sen jau nodzērās, viņam arī nehuj darīt. Un tu paliec babiņai vienīgā, viss, tu, bļēc, tu nekur vairs neesi. Jā. Tas ir ļoti aktuāls mūsdienu jautājums. Babiņu. Jo kas mēs esam? Jaunieši. Kas būsim mēs vēlāk? Babiņas. Mums vajag secināt. To, ka dzīvē nav starta un nav finiša. Un dzīve nav sprints. Saprati? Tas nav sprints vispār. Tas ir marafons. Tas ir uz ilgo. Tas ir marafons. Ka baudai jābūt, bet viņai jābūt vienmērīgai. Nav tā, ka tu dari visu, lai baudītu tagad, un tev ir vienalga, kas būs pēc tam. Pēc tam tev nebūs nekādas baudas. Un ja tu dzīvo šitādā sistēmā, notiek kas? Notiek emocionālas, visādas pārgrūzīšanās un kas tur tālāk. Tur iet tikai alkohola, cigaretes, dirsā drašanās, un dzīve jau iet uz sarkanu Daugavu un viss. Tas ir viss. Tas emocionāli tas ir emocionāli neizturīgi. Un ir cilvēki, kuri viņi iet vienmērīgi, pa savu ceļu, viņiem ir kaut kāds darbs, piemēram, profesionālā viņa darbība, un ir kaut kāds hobijs. Viņš ir automehāniķis Mercedes-Benz salonā. Viņš ļoti labi dara savu darbu, viņš ir profesionāls, bet viņš to dara 80%, jo tas ir apmaksāts darbs. Un viņam ir hobijs. Viņš spēlē tenisu savā brīvajā laikā. Viņš spēlē tenisu un viņš to bauda. Un sanāk, viņam jau ir tas balans, akurāt balans, bet tenisu viņš mīl ļoti, stipri, nežēlīgi stipri viņš mīl tenisu. Viņš strādā, un viņam ir bauda tenis. Un viņš strādā un bauda, viņam tur vēl papildus parādās sieva, bērni, žurkas, kaki, visi. Viņš dzīvo. Ja viņam tas viss patīk, viņš ir tajā vietā. Bet ja cilvēks ir mehāniķis un viņam nahuj nepatīk mehānismi, bet viņš strādā naudas dēļ, draudziņi, viņš tā ilgi nenoturēsies. Bez baudas nebūs nekāda marafona. Bez baudas būs bezdarbs. Jā, un alkohols sarkan Daugavu. Mēs pie tā jau bijām. Mēs tur esam bijuši, tāpēc jāmāk skriet marafons ar baudu. Teiksim tā. Jā. Tie marafonisti, visi dalbobi, kuri skraida pa 100 kilometriem, tur, 2 dienas bez ēdiena, bez dzēriena. Kāpēc viņi to dara? Ne jau, viņiem nahuj maksāja, par to. Ne jau, tāpēc, ka viņi būs pasaules čempioni, viņiem, sūkās, 3 Jenniferas Lopesas, kā viņas izstās, bet, piemēram, ne jau tāpēc, tāpēc, ka viņi vienkārši ir bauda tajā marafonā. Viņam patīk tās kājas kustināt, viņam patīk, to svaigo gaisu iešņaukt. Jā. Es absolūti piekrītu. Par 3 Jenniferām Lopesām. Jā, es arī. Man patika. Es akurāti jau līdz galam nopildēju, ka es nevaru pat rokas stāvlīt. Sākumā es šitā biju rokas līdz. Tagad es kaut kāpēc, tikai varu paglāstīt šito pagali, Dārgie skatītāji, mēs pienācām pienācām pie secinājumiem. Aizgājām līdz secinājumiem.
Super. Jā. Nu, viss, saki secinājumu. Davai. Labi. Teikšu jums tā, draugi. Dzīvojiet dzīvi, bet neaizmirstiet par mirkli. Man viss.